Tātad mēs esam nonākuši līdz avatara piedzimšanai, ko cilvēce pazīst kā Jēzu Kristu, kura tēli ir dievnamos, dažādu kristīgo konfesiju baznīcās. Kas tad viņš īstenībā bija? Lai to saprastu, man no sākuma mazliet jāpasaka par šīs pasaules uzbūvi, hierarhisko uzbūvi. Virs mums ir spēki, kas pieskata cilvēkus. Kaut kādā veidā skatās, lai mēs šeit mācītos, lai atstrādātu karmu. Mēs pamazām nonāksim pie tā, ka vēsture ir ļoti interesanta likumsakarību un tādā pašā laikā nejaušību virkne. Varētu teikt, ka Jēzus Kristus nonākšana 3D realitātē nebija augstāku spēku sankcionēts pasākums. Līdz Jēzus Kristus dzimšanai visas zināšanas un programmas, kas tiek ievadītas cilvēcē, tika nodotas caur skolotājiem. Atsevišķos gadījumos tie nāca, lai nolaistu cilvēkiem jaunu koncepciju, jaunu izpratnes līmeni par to vietu, kur viņi atrodas, jaunus likumus. Ne jau juridiskos likumus, kurus veido dažādi egregori, bet ētiski morālos likumus, pēc kuriem mums visiem ir šeit jādzīvo un jāmācās būt. Tātad no šiem augstākajiem kuratoriem, kuriem praktiski nav nekādas vajadzības inkarnēties, kuri atrod kanālu. Kanāls tas nozīmē kaut kādā veidā iet channelings. Channelings caur cilvēku, kurš ir dvēseli iedzimusi šeit 3D, cilvēka inkarnācijā, viņi iegūst savienojumu un iet kanāls, caur kuru viņš nodod citiem cilvēkiem informāciju no augstākiem slāņiem. Tātad kaut kādā dzīves momentā man uzdeva šodien jautājumu tieši par to, kā tad ir ar Jēzu, vai tā ir taisnība, kad viņš ir piemērs, kuram mums visiem ir jālīdzinās. Šie te piemēri, viņi tika mums doti caur dažādiem skolotājiem, dažādās kultūrās. Kristus nozīme ir tā, kad viņš nonāca šī 3D realitātē, nevis vienkārši atradis kādu cilvēku, caur kuru nodot vēstījumu pārējai cilvēcei, bet ielica šeit pats. No augstāku spēku redzējuma tā kaut kādā mērā ir patvaļība. Kaut kādā mērā patvaļība, jo šis te lēciens tieši pašā cilvēku sociuma burzmā viņš nebija sankcionēts. Tas ir apmēram tas pats, kas izlikt no lidmašīnas bez izplatņa. Lai mēs kaut kādā veidā saprastu šī te varoņdarba nozīmi, tāpēc, kad no mūsu cilvēka skatpunkta mēs, skatoties no apakšas uz lietām, redzam vienu, bet skatoties uz tām lietām no lielāka rakursa, mēs varam ieraudzīt pavisam citu bildi. Tātad viena no augstākajām būtnēm pēkšņi aiz mīlestības pret cilvēkiem uzņēmās šādu risku, kad viņa nevis stāsta par to, kādam jābūt, bet viņa ienāk pati šeit un parāda, es tāds esmu. Šāds ir cilvēka šablons, augstākajā tā izpausmē. Skatieties, aplūkojiet. Protams, viņš arī nodeva, kā saka, vēstījumu. Un cilvēki šos te šablonu pieņēma, cilvēki viņu sita krustā, jo ieraudzīt sevi un savu lomu šeit tāda, kāda viņa ir īstenībā, cilvēkiem īsti nebija paprātam, nav paprātam vēl šobaldienu. Ieraudzīt savu patieso vietu, savu lomu. Tāpēc man, atgriežoties 2000
gadu senā vēsturē, ir mazliet jāpastāsta arī par cilvēku lomām šeit. Bez kastu hierarhijas, kas praktiski ir iebūvēta cilvēku sabiedrībā, jau no kuratoriem, par kuratoriem es saucu spēkus, kas atrodas virs mums, ir vēl viena schēma, kura kaut kādā mērā ir izkropļota un kuras darbība ir jāatjauno. Šī schēma ir, varētu teikt, saudabīgs tīkls. Iedomājieties armatūru, celtniecībā kādu izmanto, kurā lai betonu, iedomājieties tīklu, jebko. Tā tad ir, kas skatās uz šo armatūru no apakšas. Viņi redz griestus, krātiņu, kaut ko, kas viņus ierobežo, uz viņiem spiež. Tā viņi uztver šo armatūru. Līdz šim es arī runāju no šī viedokļa, kā mēs visi, parastie cilvēki, parastie, normālie cilvēki, skatāmies, mēs redzam ierobežojušas faktorus, un mums šķiet, ka pa to armatūru kāds pastaigājās, tā brīvi mūs neciena, staigā pa mūsu galvām, mūs izmanto, ka varaktura sabiedrība vienkārši ir attīstījusies, komplicējusi, un virs mums ir matriksa režģis, kas mūs, varētu teikt, nosec no augstāka līmeņa, norobežo, kur mēs, tad augstākajā līmenī, mēs varētu atļauties būt tas, kas mēs gribam būt, darīt to, ko mēs gribam, bet ir šis režģis, tāda armatūra virs mums, un viss, un cauri mēs tai netiekam. Un praktiski visu, kas no augšas nāk, jebkādā tā formā, mēs pieņemam kā pāridarījumu, apspiedumu, mēs noliekam sevi upura lomā, jo tur tak virs tā režģa kāds ir virspusē, un mēs esam apakšā. Un to, kad pret mums attiecas netaisnīgi, mēs izjūtam uz savas ādas. No tā mēs izdaram secinājumus, ka tas, kas ir virspusē, tas ir pilnīgi šķērsām, un labi, ja viņa tur nebūtu, un tā tālāk. Mēs nepadomājam par to, ka ja kāds ir virspusē, tad kāds viņam tur atļāvis būt, kaut kādā veidā viņš tur ir nokļuvis, un arī kāds virs viņa ir. Un mēs neņemam vērā to, kad skatoties no apakšas uz augšu, mēs jau atrodamies upura lomā, un mēs neko īpaši mainīt nevaram. Mēs varam tikai komentēt. Komentēt to, kas notiek pasaulē, atsaukties vai, zog, karo, melo, un tā tālāk. Bet mūsu komentāri neko lielu nemaina, jo tā kustība, kas notiek virs režģa, viņa turpinās. Mūsu komentāri nekādā veidā, kā saka, šo te visus procesus tur virs režģa neietekmē. Un tātad, lai jūs saprastu, kad 98% cilvēces, varbūt pat vairāk, man nav tādas statistikas, ar ko es varētu godīgi pateikt, izmērīt, ka tik un tik ir tur, tik un tik ir tur, atrodas zem šī režģa. Arī es dotajā momentā runājot, atrodos turpat zem režģa, tāpēc, kad es vēstu jums no mūsu visu zem režģa kopējā skatpunkta. Ir inkarnētas dvēseles, kas atrodas virs režģa, un lūk šīs inkarnētās dvēseles virs režģa, kuras atrodas. Viņas vada tie spēki, kurus es dēvēju par kuratoriem. Tie spēki, kas praktiski pieskata cilvēci. Kāpēc man tagad par viņiem jārunā? Tāpēc, kad tā būtība, kas ienāca šeit, ko mēs zinām kā Jēzu Kristu, bija viens no kuratoriem, viens no tiem, kas praktiski pieskata šo te cilvēci, un kuram nav nekādas vajadzības, kura pilnvaras sniedzas daudz tālāk, daudz augstāk par jebkuru zemes laicīgo valdnieku, un kuram
pēc būtības nav vajadzības šeit nākt un inkarnēties cilvēka ķermenī. Tas nav viņa pienākums. Tā ir viņa labprātīga izvēle šeit nonākt. Mums tas jāsaprot. Un tātad nepilni 2%, kas atrodas virs tīkla, tiek pa tiešo kuratoru pārvaldīti un vadīti. Savukārt, kuratori vada visus pārējos, kas atrodas zem režģa. Kaut arī matemātiski iedomājieties cilvēku daudzumu pasaulē. Katrs, kas ir šeit inkarnējies 3D ķermenī, ir šeit ienākusi dvēseli. Un katrs ir vienība. Šeit nav pilnīgi nekam nevērtīgu, nederīgu, nevajadzīgu nav. Katram ir kaut kāda loma, kaut kāda funkcija šeit. Tie spēki nevar, un viņiem arī nav nekādas vajadzības kontrolēt visu zemes cilvēku populāciju. Viņi kontrolē konkrētu procentu zemes cilvēku populācijas, kurš šis procents pēc tam kontrolē visu pārējo zemes populāciju. Tātad cilvēci kontrolē paši cilvēki, bet tie, kas kontrolē, viņi tiek kontrolēti no augšas, un viņiem tiek rīkojumi nolaisti no augstāka plāna, ne jau 3D šeit. Tātad lūk, pat cik šī te akcija nebija sankcionēta, viņa ierakstījās cilvēces vēsturē pilnīgi neparedzamā formātā. Varētu teikt, ka vēsts, ko Kristus nonesa cilvēcei, viņa tika iztulkota tā, kā cilvēks mācēja to iztulkot. Teiksim tā, ka tie, kas jau bija pārņēmuši starpstāvu vai kontroli, es par viņiem runāju, tāda priesteru kasta, kas iznākusi pasaulē un vēl joprojām turpina ietekmēt pasauli, kas iznākusi no senās Ēģiptes, kas iestiprinājusi savu sistēmu šī te tīkla schēmā, iestiprinājusi savu sistēmu. Ko tas nozīmē? Pacentīšos pavēstīt, kā saka, konkrēti. Tātad, tanī vietā, kur praktiski cilvēce, visa cilvēce, 98,8% tiek virzīta uz evolūciju, pārvaldīta, skolota un mācīta. Un kur vienkārši tiek nonestas augstākās programmas, izveidots vēl tāds papildus tīkls, egregoriālais tīkls, papildus tīkls, sistēma vai schēma, apakšsistēma, kas, teiksim, es negribu lietot vārdu, kā saka, izkropļo, translē un tulko augstākās sistēmas, augstākās komandas, augstākās sistēmas funkcijas, dublē, bet viņas iet kā caur sietu, kā caur klusējiem telefoniem. Varētu teikt, tiek pievienots kaut kas, kas ir pievienots ar interesi, ar personīgu interesi iegūt savu labumu no visa šī te karmas mehānisma, no karmas inkarnāciju rata, kurā mēs atrodamies, iegūt sev pievienoto vērtību, lai tā pievienotā vērtība nobāzētos un paliktu pie konkrētām personām, ir izveidota tāda, kā es teiktu, visuma Pasaules banka. Tas, kas tagad saucās Pasaules banka, tas ir ekonomikas institūts, bet es šeit runāju par Pasaules banku plašākā nozīmē. Pasaules banka kā egregors. Apakšsistēma, šī dievišķajā spēlē apakšsistēma,
kas monopolizējusi, jā, tieši tā dievišķo spēli. Tas ir tur, kur katrs piedalās tādā Jumanji azartspēlē, kurā viņš riskē, mācās un saņem pēc nopelniem un pēc sasniegumiem, ir iebūvēts kazino, kuram ir atradušies direktori, pārvaldītāji, nu un tā tālāk. Un tā tad, protams, šiem te kazino menedžeriem, kas kontrolē naudas plūsmas, cenšas kontrolēt vēl Romas laikā. Viņš nekontrolēja kazino menedžeri, visus valdniekus, imperatorus. Bija ļoti daudz atkarīgs no cilvēka paša spējām un noteikšanas un dvēseles, kas nāca ar ļoti lielu potenciālu, ļoti lielu pieredzi. Uzņēmās milzīgu atbildību, kontrolēja milzīgas teritorijas, milzīgu cilvēku sev padoto 3D realitātē, padoto dvēseļu skaitu. Bet Pasaules banka jau darbojās un, protams, savā teritorijā, tā ir Izraēlas teritorija, kuru piedzima Jēzus Kristus, viņi jau bija izveidojuši struktūru, kurā varētu teikt, ne tikai kontrolēja visu šīs teritorijas platību, bet kura bija izplatījusies arī Romas impērijā caur dažādiem institūtiem, caur tādiem kā primārais institūts, augļošana, naudas aizdošana, parādu saistības. Tātad bez tā, kad cilvēks ir parādā savu evolūciju, viņš ir parādā augstākiem spēkiem par to, ka viņš šeit ir piedzimis, viņš ir parādā laicīgajiem valdniekiem, viņš vēl ir parādā kaut kādai sistēmai, kura viņam var iedot uz kredīta līdzekļus, tas ir uz procentiem, iedot līdzekļus, tos, ko viņš nav nopelnījis, lai tad, kad viņš nopelna, pateicoties šiem līdzekļiem vairāk, viņš viņus atdot atpakaļ sistēmai, bet ar uzviju, ar procentiem, no kā sistēma aug, pieņemās spēkā, kļūst bagātāka. Nu un tad, kad šo te sistēmu augstākie spēki centās viena konkrēta būtība, centās uzlauzt, izejot cauri šai sistēmai. Simbolisks akts, ko mēs lasām evaņģēlijā, ir naudas mainītāju izdzīšana no tempļa. Tad laikā templis un banka bija viena ēka Jeruzalemē. Un tātad, kad viņš šeit nolaidās, varētu teikt, pirmkārt viņa centieni tika apturēti, ne Romas imperators Tiberijs un viņa vietvaldis Jūdejā Poncijas Pilāts aizslēdza, varētu teikt, Jēzus Kristus mācības tālāku izplatību. Un šī te piemēra nākšana cilvēkos arvien plašākā mērogā, to izdarīja Jūdejas priesteri, kuru sistēmu tieši apdraudēja tā informācija, ko nonesa Jēzus. Viņi, protams, kā vienmēr viņi darbojas aiz scēnas, viņi to izdarīja ne savām rokām, ne paši, bet izdarīja tā, lai Jēzus Kristus likvidāciju veiktu Romas vara, Romas impērija, Poncijas Pilāts kā vietvaldis, tika izdarīta tāda manipulācija, jo caur manipulācijas schēmām šī te Pasaules banka darbojās jau 3000 gadus, tika izveidota manipulācija, kurā Poncijas Pilāts tika nostādīts neapskaužamā situācijā. Vai nu viņš tiesā Kristu, vai nu viņš ir dumpinieks pret Romas
pret Romas varu, pret Romas ķeizaru Tiberiju nostājas. Gandrīz vai. Tā to pagrieza Jūdejas garīdznieki. Un Poncijs Pilāts, viņš izvēlējās būt Jūdejas prokurators, hegemons, nevis dumpinieks pret Romas ķeizara varu. Notika tas, kas notika. Un ļoti zīmīgi, kad Poncijs Pilāts mēģināja izveidot situāciju, kurā Jēzus Kristus tiek atbrīvots, tāpēc, kad sakarā ar ebreju tautas svētkiem vienam no apsūdzētajiem tiek dāvāta dzīvība. Priesteri izdarīja tā, lai pat šī iespēja nerealizētos. Tas ir evaņģēlijos aprakstīts, dzīvība tika dāvāta citam apsūdzētājam, kuru sauca Baraba. Un, kā jau teicu, notika tas, kas notika. Bet pat cik Jēzus Kristus mācība jau bija izplatījusies cilvēkos, lai viņa nelaistu dziļākas saknes, jo ja šī te mācība, kas nāk patiešo no augstākām sfērām, nesagrozītā veidā, varbūt cilvēkiem neuzreiz pieņemamā un saprotamā, bet tīrā nesagrozītā veidā, kas kaut kādā veidā, ja viņa pareizi uzņemta un pareizi saprasta, dod cilvēkam iespēju iziet no karmiskā inkarnācija apļa un nodzīvojot šo dzīvi, uzreiz jau pāriet citā līmenī, citā kvalitātē, kur vairs nav obligāta piedzimšana un karmas apstrāde un atstrāde un tā tālāk. Un tika palaists tautā, tāpat kā mūsdienās ir specagenti, tā tika kristiešu vai Kristus mācības sekotāju rindās imprintēts specagents farizejs Sauls, kuru mēs pazīstam kā apostuli Pāvilu. Nebija viņš nekāds Kristus mācības izplatītājs un Kristus kalps, viņš bija aģents. Aģents, kura uzdevums bija Kristus mācību pārformatēt, pārveidot, pagriezt savādākā rakursā, lai tā vēsts, ko cilvēkiem nonesa inkarnējies avatars, tiktu iztulkota ne tā, kā viņai jātulkojās, lai tiktu iztulkota savādāk, lai cilvēki neiegūtu šo te brīvību, pilnību izpratni par to, kas no viņiem šai dzīves spēlē tiek prasīts, bet lai viņi turpinātu griezties karmas ratā, saprotams, nāktu šeit ar vēlmi iegūt, iedzīvoties, izmantot, aizņemt tos resursus, kurus vēl nav nopelnījuši, padarot bagātāko egregoru, kurš šos te resursus izsniedz, un spēlētu kazino, bet spēlētu tā, ka daļa visu resursu nonāk kazino menedžeru, jeb direktoru rokās. Saprotiet, starpnieki, tie, kas iebūvējuši šo tīklu. Un praktiski tas izdevās labi. Man ļoti patīk teiciens, kad padomājiet, Buda nebija budists, Kristus nebija kristietis un Muhameds nebija islamists. Bet egregors, priesteru egregors, radīja to, ko mēs pazīstam kā Kristus baznīcu. Viņš radīja baznīcas institūtu, no Kristus mācības izveidoja reliģiju. Bet šeit svarīgi saprast reliģiju, kas pat nebija neatkarīga reliģija. Piemēram, budisms, kaut arī nav reliģija, viņš ir neatkarīgs. Zoroastrisms vēl joprojām pastāv, tā ir neatkarīga reliģija. Šamanisms, dažādas vudu kulti, pagānisms arī ir neatkarīgas reliģijas. Bet kristietība nebija neatkarīga reliģija, viņa tika veidota kā jūdaisma atzars priekš tiem cilvēkiem,
kas atrodas apakšstāvā, kuri ir jākontrolē, gūstot vēl no viņu kontroles sev labumu, pievienoto vērtību, meslus. Un tāpēc ebrejiem ir Tora, kuru viņi uzskata par likumu, Dieva likumu priekš sevīm. Un priekš mums ir Bībele, kas ir ebreju tautas vēsture, kur ir kā Dieva likums iztulkots priekš mums citā tekstā, varētu teikt. Priekš tiem, kas apakšā, kas skatās, kā lai to pasaka, viņi uz Toru skatās kā uz instrumentu. Mēs uz Bībeli skatāmies kā uz kaut ko, kas mums no augšas, kā saka, nolaists. Viņiem pašiem Bībeli tāds pasaku krājums priekš gojiem, nekas vairāk. Un pat cik Jēzus Kristus mācību pilnībā noslēpt nevarēja, tika atlasīti no tiem evaņģēlijiem, kas bija no tiem Kristus dzīves aprakstiem, kas bija uztaisīti, jeb uzrakstīti, tika atlasīti divi tika atlasīti, un divi vēl pierakstīti klāt, jo divus evaņģēlijus ir rakstījuši cilvēki, kas Jēzu Kristu nekad dzīvē nav redzējuši. Tas ir apmēram tā, kad divi no evaņģēlijiem tika mazliet pacenzēti, un vēl no pārējiem, kas iespējams ir atrodami un glabājas Vatikāna bibliotekā, tika izveidoti vēl divi evaņģēliji kā kopsavilkums no daudzām tēzēm, bet tādā rakursā, kādā tas nav pretrunā ar seno priesteru, ar Ēģiptes priesteru egregora interesēm, kur nav pretruna. Un piekabināts, protams, tas viss piekabināts Bībelei kā papildu materiāls. Kaut arī Kristus informācija ir pilnīgi jauna mācība, tiešā mācība, ko centās nolaist cilvēcei, bet rezultātā mēs to redzam kā jauno derību, kas kā piekabināta vecajai derībai, kas būtībā jau varētu teikt, iznīcina pašu Kristus vēsts jēgu. Ja mēs skatāmies uz Kristus vēsti kā uz atklāsmi, tam ir viena jēga. Nesankcionētu atklāsmi, ko kāda augstākā būtne nodevusi mums tīrā veidā. Un ja mēs uz to skatāmies kā kaut ko piekabinātu Bībelei, papildinājumu, tam ir pavisam cita jēga. Sākotnējo jēgu tas zaudē. Tagad apskatīsimies uz pasauli, kas atrodas šai laikā 2000 gadi pirms mūsu ēras. Romas impērija ir sasniegusi, varētu teikt, savas varenības kalngals. Ir sekmīgi novērstas vairākas vergu sacelšanās, ir uzvarēta Kartāga, feniķiešu impērija, kas gandrīz vienā vēstures periodā bija līdzvērtīga Romai, un Roma pārvalda šo te pasaules daļu, kurā mēs atrodamies patreiz, Eiropu, šo te pasaules daļu, kas ir mūsu kultūras un likumdošanas šūpulis, vienpersonīgi. Šī te no Romas impērijas izaugusī Eiropa, viņa pastāv vēl šodien, mēs viņā dzīvojam, viņa ir transformējusies, bet šeit svarīgi saprast, mēs atrodamies šajā no Romas impērijas transformējusies, izaugusi Eiropa. Un tagad sākas pats būtiskākais. Kādā veidā pār šo te Romas impēriju pārņēma varu Ēģiptes priesteru egregors. Redziet, vēsturi veido idejas. Viss šai realitātei izskatās tā, kā filmā Inception centās cilvēkiem pavēstīt
caur trilleri visu šo realitātes uzbūvi. Tikai, ja filmā Inception iet runa par sapņiem, kas tiek sapņoti, atrodoties cilvēkam guļošā stāvoklī, tad šeit iet runa par sapni, kurā mēs visi atrodamies nomodas stāvoklī. Tad šis ir fiksētais sapnis, ko redz visa cilvēks. Jo šim te sapnim ir vienas koordinātas, viņš ir fiksētais sapnis, saucās 3D. Tātad viens no tāds konkrēta frekvences apziņas stāvoklis visiem cilvēkiem kopējs, kurā mēs atrodamies nomodas stāvoklī. Mēs guļam, tāpēc, kad vieni guļ, otri ir augšā un uztur šo sapni. Kāpēc? Saprotiet, kāpēc Zeme griežās? Padomājiet. Kāpēc diena un nakts nav vienlaicīgi? Ja visa cilvēce vienlaicīgi aizmigtu sapnis, kuru mēs uzturam, varētu sabrukt. Bet uz Zemes vienmēr kāds ir nomodā. Un tādā veidā šis sapnis tiek uzturēts. Viņš nezaudē pavedienu, viņš iet cauri laikam, veidojas tā materiālā laika līnija, veidojas vēsture. Tad ir sapņi haotiski, kas citās dimensijās cilvēka apziņa atrodas, viņās atrodas, darbojas, sajūt, bet tad, kad viņa iziet, tas nekur neierakstās, tas nepaliek. Bet šis te materiālais sapnis ierakstās. Un vajadzēja vienkārši kaut kādā veidā pārņemt vadību par šo te Romas impērijas egregoru, par šo spēku, kur vada Romas ķeizari, senāts, patricieši. Kādā veidā to varēja pārņemt vadību par Romas egregoru, iedēstot ideju. Un šeit kristietības ideja bija vienkārši tā kā, ananās no kokospalmas, kaut kas unikāls atradums priekš senās Ēģiptes priesteriem. Viņi zināja, ka visu tautu mitoloģijās ir supervaroņi, Prometejs, Odins, Gilgamešs. Visa tauta mitoloģijas bāzējas uz to, ka periodiski parādās supervaroņi, kas glāb cilvēci, atnes apgaismību, nozog dieviem uguni. Un kāpēc gan šo supervaroni neizmantot personīgā egregora nostiprināšanā? Un tātad šis te supervaroņa tēls tika ielaists Romas impērijā, bet pavisam ar citu nozīmi. Tātad Romas impērija balstījās uz ko? Uz goda likumiem, sava veida nerakstīto kodeksu, kas ir cienījami un kas ir necienīgi priekš cilvēku. Galvenais šī goda kodeksā, kāpēc Roma iekaroja visu sasniedzamo pasauli, visu Eiropu? Tāpēc, ka šis goda kodeksā pamat jēga bija drosmē. Viss, kas ir drosmīgi, viss, kur cilvēks uzņemas atbildību, ir drosmīgs, nebaidās, tas ir labi. Viss, kur viņš ir gļēvs, bailīgs, šaubīgs, nepārliecināts, ir slikti. Pateicoties šim kodeksam, kas bija cauraudis visu Romas sabiedrību, Roma valdīja par pasauli. Kristus ideja, viņa nav pret drosmi, un tur nav nekāda runa Kristus mācībā par grēvulību, drīzāk otrādi. Kristus bija neiedomājami drosmīga būtne, nonākot pašā cilvēku realitātē, pašā 3D biezākajā slānī, pie parastās tautas, kura praktiski neko nesaprot un tiek vadīta, priesteru vadīta. Bet tas tika pagriezts tā, kad ir debesu valstība,
kurā, lai nonāktu, vienkārši jāatsakās no ego ambīcijām, jāpadodās. Un priekš lielas cilvēku masas tās drosmes izpausmes tika nonivelētas līdz ziedošanās principam. Tas ir apmēram tā, ja tu esi drosmīgs ziedojies, atdod dzīvību, esi moceklis, atdod dzīvību, atdod mantu, atdod visu, tu esi drosmīgs. Ja tu esi, ziedojies, seko Kristum. Lūk. Un romieši uzķērās, jo romieši kultivēja drosmi. Ne jau vēl te priekš parastās tautas populārākā izklaide bija gladiatoru cīņas. Un viņi uzķērās uz šo priesteru knifu, kad ziedoties un atdot dzīvību par ideju, tas ir kaut kas nenormāli drosmīgs, tas ir kaut kas, tas ir vēl cēlāk nekā krist kaujas laukā, jo kaujas laukā cīnies ar zobenu, var nogalināt pretinieku, aizstāvi savu dzīvību, ir pašsaglabāšanās instinkts. A šeit tu vienkārši atdod savu dzīvi kaut kam. Bet jautājums kam? Cilvēki domā, kad viņi savu dzīvi ziedo Kristum, tātad atdod sevi augstāku spēku rokās. Bet īstenībā viņu enerģija, viņu dzīvība, viņu dzīvības spēks un esence nenonāk līdz tiem augstākajiem slāņiem, bet paliek pasaules bankā, paliek tādā egregorā, kurš ir uzbūvēts starp cilvēkiem un dievībām. Tur aiziet viņu ziedojums. Tāpēc baznīca Vatikāns ir viena no bagātākajām laicīgās pasaules organizācijām, jo tas cilvēku gan materiālais, gan nemateriālais pienesums aiziet tādā bankā. Lūk, par to stāsts šodien. Nākošajā reizē turpināsim analizēt sīkāk Romas impērijas sabrukuma iemeslus.